Sveiki! Ko sāksim ar dabas katastrofām, un šodien mums būs plūdi. Plūdus var izraisīt sekojošas parādības. Pirmkārt, tie var būt pali vai ledus sastrēgumi upēs. Nākamais, tas var būt ekstremāls lietus gāzes. Tālāk mums var sekot dambju vai ūdenskrātuvi pārāvumi. Vēl var būt vēju uzplūdi. Vēju uzplūdi ir tas, kad spēcīgs vējš no jūras upēs sadzen lielu daudzumu ūdens. Kāda ir mūsu rīcība šajā gadījumā? Pirmkārt, tad, kad mēs saņemam informāciju vai vienkārši redzam, kad ceļās ūdens līmenis, sekojam līdz aktuālai informācijai VUGT vietnēs. Tā var būt aplikācija 112 Latvija vai arī internet mājaslapa 112.lv. Solis nākamais. Evakuējamies uz pēc iespējas augstāku vietu. Ja mēs esam mājā, pārceļamies uz augstākiem stāviem vai beniņiem. Ja mēs esam klējā laukā, meklējam augstāko reliefu punktu vai kādu torni. Tas var būt sakartornis, ugunsdzēsības tornis, mednieku tornis, tādā garā. Ja varam, ņemam līdz 72 stundu somu un dzeramā ūdens rezerves. Evakuēties no mājām vai pārceļot šo stāvus augstāk, obligāti atslēdzam elektrību, ūdens padevi un gāzi. Ja ir mājdzīvnieki, neatstājam viņus ieslēgtus vai piesietus. Ņemam līdzi vai laižam vaļā. Punkts nākamais. Ja sākusies ir evakuācija, sekojam evakuācijas norādēm. Evakuējamies, netēlojam varoņus, nepaliekam šajā aplusošajā mājā. Pirmkārt, sadraud dzīvību, nākamais mēs apgrūtinām glābēju darbu. Tāpat netēlojam arī varoņus un nemēģinām braukt ar mašīnām caur aplūdušām ielām vai ietekājām. Pat 30 cm dziļš ūdens. Šādā ūdenī var būt pietiekami spēcīgas traumas, lai cilvēki nogāzt no kājām vai aizskot mašīnu projām. Tāpat zem ūdens var veidoties dziļi un tādi nepatīkami izskalojumi, kuros mēs varam iekrist un traumēties. Ja esam iesprūstot ēkā, pārvietojamies pēc iespējas augstāk uz augstākiem stāviem vai uz bēniņiem. Signalizējam glābējiem ar krāsainu audumu gabalu vai gaismas signāliem. Gaismas signāls vispār pieņemtais ir viens garš, viens īsts, viens garš. Kas vēl ir svarīgi? Nelietojam uzturā akas, krāna vai upes ūdeni. Plūdos un uzreiz pēc plūdiem. Kāpēc? Varbūt ļoti spēcīgs ķīmiskais piesārņojums, ir īpaši augšu pa straumi atrodas kāda rūpnīca, ķīmisko vielu noliktava vai tik intensīvi apstrādāt lauki. Tad viss tā ķīmija, kas iznās uz laukiem, viņi tiks iekskot ūdenī. Šo piesārņojumu mēs nevaram dabūt ārā arī vienkārši vārīšanu. Atgriežamies mājās tikai tad, kad dienas to atļauj. Atgriežoties mājās, arī pārbaudām, vai nav izskalotas nesošās konstrukcijas, vai nav kaut kāda brīva elektrības gali, ja palikusi ieslēgta elektrība, ka kaut kāds vats karājās. Tāda neejam uzreiz iekšā, bet pārbaudām uzmanīgi esam. Kā mēs redzam, nekā sarežģīta te nav. Viss ir ļoti vienkārši atcerēties. Instagramā es pievienošu arī vizuālo attēlu, tādus sagatavot slaidiņus ar atgādnītes. Un tad tiekamies atkal rīt. Rītdien jau būs pēc ekstremālajiem laikapstākļiem. Lai mierīgs debesis!